lásku v sílu teli, joatad vías jādulājums, rozes, tikai visu brīdi zjād. Mācītājs, cik skaisti runāja par mīlestību un par laulību. Jā. Mīļais, ko tu tik vēl? Izjūtu mirkļu svinīgumu. Nu, kur tu tik daudz liksi? Jau pat līdz rītam novītīs. Tās manas kāzu rozes, tās ziedēs un smaržos mūžīgi. Ja nekas nav mūžīgs, nu kur tad tām rozēm tā mūžība radās? Tikai sentimentāla jūsmošana. Mācītājs teica, ka mīlestība esot mūžīga. Tā nu gan! Tā! Ziedu un diara, vai stāriem kalniem īt. Mana sirds ir atkal viena, kur tu esi meiteni. Jā. Sasku kungs, varbūt kāds veikalnieks, ja necens to savus bankas kapitālus izdevīgi apgrozīt, un par to neviens nedrīkst ļaunoties. Bet esat bijis tikai neuzmanīgs. Rīcībā nav ļaunprātības, tad neesat izšķērdētājs. Kas tad īsti ir izšķērdētājs? Kāpēc šo vārdu grib piesprāst? Katram, kas pat galvaspūdā nav izdevies, nav pareizi vispār svaidīties ar vārdiem, kuras saturs un nozīme īsti nav saprotama. Par izšķērdētāju varētu saukt tādu, kas 10 miljoniem svešas mantas izšķies. Bet tūkstošos tā taču nav nekāda izšķērdēšana. It sevišķi tad, ja ir bijis iespēja izšķiest daudz vairāk, nekā mēs esam to darījuši. Negribētos, ka esam tikai pusblēži, kas krāpušies ar santīmiem un kam nav bijusi dūša ķerties pie miljoniem. Tad no tiesas būtu dusmas uz sevi. Svilpju viņam mīja, astova man mīja, tas no rīta prieki pie savā darba iet, svīdinam tā katra diena šķija. Meitiņ, saki man, kā tev liekas gan, vai tev arī priecīgs nāca man, vai tu svilpo ar Anni? Ja gan tas ir nieks. Svilpo tālāk tik Anni, jo svilpot ir prieks. Tavas lūpas ir tādas uz sarkana baltas vai, meite tava mote ir kā rožu kopurs vai, vai tu svilpo ar Anni? Ja gan tas ir nieks. Tagad pliki kā baznīcas žurnas, graužot Vācijā mizas un lādot latviešus. Nu jā, nedomāju jau, ka mēs savu valsti dibināsim. Būtu zinājuši, būtu piemērojušies. Kādu tad labumu tā jaunā valsts dod? Likumi apkārt. Ar līkumu apiet vairs nevar neko. Kalponi vakarā uz bodi aizsūtīs nevar. Pat zāļu šņāpi skapītī turēt aizliegts. Jā, Krievu vācu laikā dzērci gribēja, nu, kas tagad tā dīgi. Bet kas zina, kad tie kungi vēl nenāk apakaļ? Mans vīrs teica,
tagad naudu drošāk ir glabāt ārzemju bankās, nevis te pie mums. Nu, bet paskati, vai tagad Rīgā ar daudz kas nav kā ārzemēs, kā Parizē, dēļas grīdas, atsevišķi kabineti, odieri, viss no Parizes un viss kā Parizē. Nu, paskatām, vai kāzās nav smalka publika sanācis. Pilnīgi kā Parizē, ka es jums saku. Tiesa, un latviešiem jau ir vērīgas galvas. Ārzemnieki jau saka, ka mūs jau vairs nevar atšķirt no viņiem. Mīļā, kur no latvieti vairs no ārzemnieka atšķirsi, ja tas ir labi apģērbies un prot iznesties? Nu, un paskati, vai tie jaunie nedeļo kā pūgu bērni, un kā prot dāmām roku noskustīt, labāk par angļu vārdiem. Es pati esmu bijusi Londonā, es zinu,